Vai tu ikdienu pavadi pie datora? Aicinu tevi piecelties un izpildīt vingrinājumu kompleksu kopā ar mani, certificētu treneri un fizioterapeiti Martu Kāpiņu. Celies augšā un vingrojam kopā! Novieto pēdas plecu platumā, rokas ieliec sānos, viegli iesēdies ceļos, pacel augšā savu zodu, pasmaidi un sāc virzīt galvu pa labi un pa kreisi. Paskaties pāri plecam, uzsmaidi savam kolēģim vai uztais dusmīgu seju, ja viņš nav atbildējis uz tavu ēpastu, un aicina arī kolēģus pievienoties un vingrot kopā. Aiziet, turpini. Vēl 4, 3, 2 un 1. Paliec vidū un saudzīgi noliec galvu pa labi un pa kreisi. Jūti, kā iestiepjas tava kakla sānu daļa, plecus centies saglabāt uz vietas, tikai virzot ausi tālāk prom no pleca. Tev labi sanāk. Turpini. Aiziet vēl 4, 3, 2 un 1. Fantastiski. Novieto rokas sev uz pleciem un plašām kustībām āpļo plecus un elkoņus atpakaļ, jūti, kā atveras tāva krūšu daļa. Un pakāpeniski palielini kustības amplitūdu. Ļoti labi. Aiziet vēl 4, 3, 2 un 1. Novieto rokas atpakaļ sānos un veic noliecienus. Pārmaiņas pa labi un pa kreisi. Pievērs uzmanību tavi gurni, paliek vidū, kustība notiek tikai ķermeņa augšdaļā. Centies pēc iespējas attālināt gurnu tālāk prom no pleca un iedomājies, ka tev priekšā un aizmugurē ir siena. Liecies tieši sānis. Šīs vingrinājums palīdz izkustināt mugurkaulu un aktivizēt plecu joslu. Aiziet vēl 4, 3, 2 un 1. Paliec vidū, kājas joprojām viegli saliektas, rokas iztaisno sev skaisti priekšā. Ielpā plaši atveries, sajūti iestiepumu krūšu daļā, pacel augšā savu zodu un izelpā nopaļojoties. Pāstiepies ar rokām uz priekšu un jūti iestiepumu starp lāpstiņām. Atkal dziļi ielpa caur degunu, zods augšā, krūtis vaļā un izelpa mugura apaļā. Ļoti labi. Ielpā un izelpā. Aiziet vēl 4, 3. Tev labi sanāk. 2. Taisi pēc iespējas dziļas elpas. Un 1. Ļoti labi atbrīvo rokas atpakaļ brīvi un pašūpojies no vienas puses uz otru. Ļauj rokām brīvi šūpoties un sarutē muguras lejas-daļā, jūti, kā pretējās kājas papēdis atceļas no grīdas. Turpini šo kustību, bet pacel rokas augšā un pievieno kustību ar plaukstu, pārsniedzoties tālāk prom. Ja tev stāv blakus kolēģis, iedod viņam 5 par to, ka arī viņš ir piecēlies un velta laiku savai veselībai. Turpini rotēt pa labi, pa kreisi, stum prom sienu. Vēl 4, 3, 2 un 1. Ļoti labi. Rokas paliek taisnas priekšā, viegli iesēdies ceļos un pārmaiņus virzi uz augšu. Vienu roku un otru laid lejā. Saaktivizē muguras muskultūru un iedomājies, ka ārējies cauri ūdenim. Liec kustībā iekšā spēku, pirksti plaši atvērti vaļā. Turpinī vēl 4, 3, 2 un 1. Super. Rokas saliektas gar sāniem un viegli pasoļo, kārtīgi ceļot augstāk ceļus. Ļoti labi. Turi stingru, aktīvu korseti, savāc plecus, nolaid. Lāpstiņas atpakaļ, zods augšā. Elpo, turpini. Vēl 4, 3, 2 un 1. Un nedaudz izaicinošāk. Pievelc celi sev klāt un paturi. 3, 2, 1. Mainam otrs. Spēcīgi turi sev uz balsta kājas, cēlis viegli saliekts, kārtīga plaša amplitūda. Gūžās un ceļos. Ļoti labi. Pievelc, paturi, maini. Pievelc, paturi,
Maini vēl vienreiz ar katru. Pievelc, paturi, samainam. Ļoti labi. Un mainīsim kāju vilksi sev aiz muguras, papeidz tuvojas sēžai un ar pretējo roku sniedzies augšā pretī griestiem. Tad samaini pretējā pusē. Kārtīgi pavirzi iegurni uz priekšu, cēli pavelc atpakaļ. Jājūt iestiepums šeit, kājas priekšējā daļā visu dienu sēžot, arī kāju priekšpuses saspringst. Tāpēc ir ļoti svarīgi tās dinamiski iestiept, atbrīvot, ļaut tavām kājām apasiņoties, lai tās var tevi pavadīt tālākajās dienas gaitās. Aiziet vēl 4, 3, 2 un 1. Ļoti labi. Rokas atpakaļ sēnos, pēdas paliek plecs platumā un cilājies pirksgalos. Uz pirksgaliem, uz papēžiem. Hop. Hop, parāda arī no sēna, kārtīgi augšā un atpakaļ. Jā, tev virsū ir augstpēč kurpes, droši var tās novilkt un kārtīgi izkustināt savas pēdas, ļaut tām mirklītni atpūsties, kārtīgi cēlies augšā un laidies atpakaļ lejā. Ļoti labi, sajūt, kā aktivizējas tavi apakšstilbi. Forša enerģija ieplūst visā ķermenī. Aiziet vēl 4, 3, 2 un 1. Fantastiski. Novieto savas pēdas cieši vienotrai blakus, plaukstas uzliec uz ceļiem un plašās kustībās izapļo ceļus. Sākumā tikai uz vienu pusi, zīmē lielus apjus un mainam otrā virzienā. Ļoti labi. Vēl 4, 3, 2 un 1. Pēdas novieto nedaudz platākā plecu platumā, izvērs pirksgalus, savieno plaukstas kopā un saspringzinot stingru korseti, ielpā laidies lejā, elkoņus tuvina ceļiem, veicam pietupienu kustību un izelpā ceļoties augstā, plaukstas virzi atpakaļ, gurnus uz priekšu. Demonstrēju arī no sāna, ielpa, taisna mugura, elkoņi slīd pie ceļiem tuvāk klāt un augšā gurni uz priekšu, plaukstas atpakaļ. Aiziet atkal ielpa, stingrs vēders, izelpa, spēcīga korsete. Droši vari taisīt lēnāk vai nedaudz ātrāk, sajūti, kā aktivizējas tava kāju muskultūra. Aiziet vēl 4, hop, 3, hop, 2, hop. Un 1. Ļoti labi. Paliec stāvus, vēl pastiepsim plecu joslu. Ar labo plaukstu satver savu kreiso ausi, noliec galvu kārtīgi sānis un aizkabini kreiso roku aiz muguras. Centies attālināt savu kreiso ausi no kreisā pleca, just kā iestiepjas kakla sānu daļa, skātiens saglabājas uz priekšu, turpini noturēt šo pozīciju vēl pavisam nedaudz. Mierīgi dziļa ieelpa un izelpā. Ļoti labi, samainīsim otru pusi. Ar kreiso plaukstu noķer savu labo ausi, liec galvu kārtīgi sānis un aizkabini labo roku aiz muguras, sajūtot, kā iestiepjas tava kakla labā pusē. Mierīgas ieelpas un izelpas. Ļoti labi. Atgriez galvu atpakaļ vidū un aizliec abas rokas aiz galvas. Zodi norulē pie krūšu daļas tuvāk klāt un elkoņus atbrīvo brīvi kopā. Šeit sajutīs iestiepumu kākla aizmugurējā daļā un starp lāpstiņām. Centies muguru saglabāt pēc iespējas taisnu, turpinot veikt mierīgas ielpas un izelpas. Ļoti labi. Atbrīvo rokas brīvi. Viena plauksta turpina karāties brīvi gar sāniem, ar pretējo roku satver šeit savu plecu augšējo trapeces daļu un mēģina to kārtīgi izmasēt un izspaidīt, atbrīvojot saspringumu plecu daļā. Parādīšu tev arī nedaudz tuvāk. Ja sanāk ideālā versijā zem krēkliņa vai žaketes, šeit paliec roku un kārtīgi, spēcīgi izmasē visu plecu daļu.
daļu. Super, ja tev priekšā ir kolēģis, tad var iztaisnot rokas un pamasēt plecus, pārmaiņus vienam un otram ar vieglām apaļveida kustībām. Un pēc tam samaini to pašu uz otru pusi, roka paliek karāties un kārtīgi ar otru roku izspaidi savu plecu daļu. Super, rokas brīvi garas sāniem, kārtīgi atdziļā ielpā, pāstiepies augšā, izelpā, atbrīvo rokas brīvi, vēlreiz dziļa ielpa augšā un izelpa atpakaļ brīvi. Aplaudē sev, ka veltīja laiku savai veselībai un izveidoja aktīvāku kustību pauzi savā darba dienas pārtraukumā. Es ar tevi ļoti lepojos, tiekamies jau nākamajos vingrinājumu kompleksos un gaidu tevi arī treniņos, fizioterapijā un citās ikdienas kustībās. Esmu certificēta trenere un fizioterapeite Marta Kāpiņa. Lai tev forši atpūsī diena!